Mani sauc Dace Lindberga. Es esmu Austošā saule Latvijai valdes priekšsēdētāja vietniece un Vidzemes saraksta līdere. Šodien pie mums ir ieradies Jānis Zalāns, arī Austošā saule Latvijai valdes priekšsēdētāja vietnieks un Kurzemes saraksta līderis. Sveiks, Jāni! Nu ko, gribēju tev pajautāt, lai tu mazliet pastāsti visiem par Austošo sauli. Kā viņa tapa, ko jūs darat, kāda ir Austošā saule Latvijai? Jā, Austošā saule Latvijai ir politiskā partija. Mēs nodibinājāmies 2025. gada 23. augustā. Pirms tam 5 vai pat 6 gadus, es neatceros tādu precīzi, mēs bijām biedrība. Mans personiskais uzskats ir tāds, ka jebkurai partijai būtu vismaz viena sasaukumu jādarbojas kā biedrībai, lai parādītu savus ambīcijas, savus mērķus, savas spējas. Jā, Austošā saule Latvijai ir nacionāla un konservatīva partija. Pastāsti par sevi varbūt. Kāds ir tas tavs pienesums, tavs resurss partijai? Ko tu dari īsti Austošajā saulē Latvijai? Pašā sākumā tu jau minēji, ka es esmu valdes priekšsēdētāja vietnieks. Jā. Pēdējā kongresā, kas notika 19. februārī, es tiku ievēlēts valdē. Ņemot vērā to, ka es ieguvu otro lielāko balsu skaitu no valdes locekļiem, kas tika ievēlēti, Raivis Zeltīts, mūsu partijas līderis, izvēlējās mani kā valdes priekšsēdētāja vietnieku. Varu pačuksēt, ka tu biji tā, kas ieguva visvairāk balsis pēdējā kongresā. Līdz ar to arī tevi izvēlējās kā valdes priekšsēdētāja vietnieci. Jā. Partijā es vēl vadu 2 darba grupas. Es vadu biedru uzņemšanas komisiju. Tātad visi jaunuzņemtie biedri iziet caur mūsu komisiju vērtēšanā. Vērtēti tiek pilnībā visi kandidāti. Tiek vērtēta gan viņu reputācija, gan viņu iepriekšējā politiskā darbība, gan arī viņu kaut vai savs tīkla saturs, lai mēs saprastu viņu uzskats, vai tie ir nacionāli, vai tie ir konservatīvi. Un es vadu arī konservatīvo vērtību darbu grupu. Nu jā, tieši šajā sakarā es tev kā konservatīvo vērtību darba grupas vadītājiem vēlējos pajautāt par vienu mūsu programmas punktu, 29. punktu, kurš skan šādi. ASL iestājās par tādu starptautisko un nacionālo dokumentu darbības pārtraukšanu, kas grauj ģimenes un bioloģiskā dzimuma jēdzienus. Pastāsti par šo vienu ļoti slavenu dokumentu un pārējiem. Kas ir ar šo domāts, izskaidro varbūt cilvēkiem, lai ir skaidrs mūsu pozīcija. Šī punkta redakcija tapa mūsu konservatīvo vērtību darba grupām, tas bija kolektīvs darbs. Protams, lielākā daļa skatītāju, lielākā daļa mūsu vēlētāju saprot, ka runa ir par to dēvētās Stambulas konvencijas jautājumu. Tas bija pagājušā gada 15. oktobrī. Es vēl personīgi biju ieradies Saeimas ārlietu komisijas sēdē, kurā tika lemts par Stambulas konvencijas denonsēšanu. Un toreiz es minēju un varu atkārtot, ka politiskā partija Austošā saule Latvijai skaidri iestājas par tā sauktās Stambulas konvencijas denonsēšanu. Tad izskaidro, kur ir tas Darvas piliens? Pirmais, ko es gribu uzreiz vērst uzmanību, mēs neesam par vardarbību, kā to cenšas margināļi norādīt uz mums. Jā. Un mēs arī neesam Kremļa propagandas iespējā, kā to cenšas arī pasniegt šobrīd sabiedrībā. Tas, kam ir jāpievērš uzmanība, ir tā sauktie zemūdens akmeņi. Kā jau mēs zinām, ir tās teiciens, vēlns slēpjas detaļās. Un arī šajā konvencijā ir viens ieslēgts zemūdens akmenis. Jebkurš var šo konvenciju atrast. Un es aicinu jebkuru atvērt šo konvenciju un apskatīties 4. panta 3. daļu. Šis pants paredz visām dalībvalstīm, kuras ir ratificējušas Stambulas konvenciju, ieviest diskriminācijas aizliegumu. Un tas būtu? Un šī panta 3. daļā ir norādīts, pēc kādiem parametriem ir aizliegts diskriminēt. Un viens no šiem parametriem ir dzimuma identitāte. Savukārt, kas ir dzimuma identitāte, to jau mēs varam apskatīties citos, pat negribas teikt normatīvajos aktos, bet teorijās. Tas ir dzimums, ar kuru persona identificējās neatkarīgi no viņa bioloģiskā dzimuma. Tad, respektīvi, ja vīrietis uzvelk kleitu, viņš pasaka, ka es esmu sieviete, un tad tas arī būs tas. Tā ir tā dzimuma identitāte. Un ja mēs esam apņēmušies, ka mums ir mūsu normatīvo aktu sistēmā
jāatrunā tas, ka Latvijā nedrīkst cilvēks tikt diskriminēts pēc dzimuma identitātes, tad mums normatīvu aktu sistēmā ir arī jāatrunā, kas ir šī dzimuma identitāte. Un tādā veidā šīs dzimuma identitāšu vīrus tiks ielaists mūsu normatīvu aktu asinsritē. Un tad, principā, mēs nograujam. Un uzreiz momentāli mēs viņu arī leģitimējam. Un nograujam vīrieša jēdzienu pēc bioloģiskajiem aspektiem un sievietes. Tieši tā. Tiek atrunāts tas, ka jebkurš vīrietis var sevi identificēt par sievieti. Es to neuzskatu par normālu situāciju. Piedodiet. Jā. Jāmeklē pieklājīgi vārdi. Jā, pilnīgi piekrīt. Jā. Un mēs tādu dokumentu spēkā esamību nepieļausim. Līdz ar to šī Stambulas konvencija viņa ir denoncējama. Bet es vēlreiz atkārtoju, cīņa pret vardarbību nekur nepazudīs. Mēs esam cīnījušies pret vardarbību līdz Stambulas konvencijas ieviešanai, un mēs to varam turpināt arī pēc Stambulas konvencijas denoncēšanas. Un visu to, kas tika pieņemts laikā, kamēr bija spēkā Stambulas konvencija, mēs varējām pieņemt arī bez viņas ratificēšanas. Tas ir tikai gribas jautājums. Jā. To arī es veicu pētījumu, vēl viens dokuments, pētījumu par laulībām starp viena dzimuma individiem. Sāksim ar šo pētījumu, kas uz to pamudināja. Tas bija, es neatceros vairāk precīzi, kurā gadā, bet tas bija šīs Saeimas sasaukuma laikā, burtiski nedēļas pēc Stambulas konvencijas ratificēšanas, burtiski nedēļas pēc jaunās valdības izveidošanas, tika pieņemti grozījumi notariāta likumā. Kopā tur tika pieņemti, ja es nemaldos, 9 likuma grozījumi, kas izveidoja tā saukto partnerattiecību institūtu. Tas mani pamudināja veikt pētījumu Eiropas līmenī par to, kā valstīs, kurās ir legālas laulības starp vienu dzimumu individiem, kā tas ir attīstījies līdz tādam punktam. Un secinājums ir tāds, ka šī jebkāda veida attiecību reģistrācija starp vienu dzimumu individiem ir tikai starposms uz pilnīgām laulībām starp vienu dzimumu individiem. Jo mums jau stāstīja, ka nē, pie šī arī viss apstāsies. Paskatīsimies uz faktiem tādā gadījumā. Pastāst faktus, kā ir Eiropā, kāds ir bijis tas ceļš. Sāksim ar to, ka visās valstīs, ja es nemaldos, izņemot vienā, pirms laulībām starp vienu dzimumu individiem ir bijis šāds starposms. Un kā tu domā, cik valstīs šis regulējums ir zaudējis spēku, nekļūstot par laulībām? Man jau bail teikt, ka noteikti nevienā. Tieši tā. Tā arī ir, jā? Tā arī ir. Nevienā valstī šis regulējums nav zaudējis spēku bez evolucionēšanos uz laulībām. Tātad, principā, tas ir tāds fundaments un stingrs pirmais solis, kas 99,9%. Starp citu, viena no tā sauktajām agresīvi liberālajām politiskajām partijām tieši to tā arī sauc par pirmo soli. Un tur, kur ir pirmais solis, mēs zinām, ka vienmēr nāk nākamais solis. Vai vismaz viņš ir padomā šis nākamais solis. Un attiecīgi tā konkrētā partija nekad nav slēpusi to, kad viņi vēlās šādu rezultātu. Tur ir arī cieņpilnā dzimuma maiņa bērniem, kas ir mazliet cits jautājums, bet pieminot. Un kas ir vēl viens būtisks apstākļus, ir arī vairākas Eiropas valstis, kurās joprojām ir spēkā šāds regulējums, kad attiecības ir reģistrējams, laulības nav legālas, bet kas ir jāsaprot nevienam no šīm valstīm, izņemot divās laikam, kas arī ir ļoti niecīgs pārsvars, nevienam no šīm valstīm šis regulējums nav vecāks par 10 gadiem. Tātad, principā... Vidējais laiks mūsdienās no attiecību reģistrācijas regulējuma līdz laulībām vidējais laiks ir 8 gadi. Tad, principā, ja tas tika pieņemts 2020. Trešajā, ja es nemaldos, bija, bet es precīzi gadu neatceros. Tad mums ir... Diemžēl tā mēs nevaram to teikt. Arī. Diemžēl ir situācija tāda, ka 8 gadu laikā tas nonāk līdz tam gala rezultātam. Bet tā inerce uz šo virzienu, viņa jau izveidojās visu šo 8 gadu periodā. Tā kā principā izšķiroša nākamais sasaukums. Aiznākamais sasaukums jau būs tikai faktu konstatēšana. Tā kā, lai mēs to nepieļautu, lai veiktu preventīvus pasākumus tam, lai Latvijā nebūtu laulības starp vienu dzimumu individiem, preventīvu pasākumu pēdējais brīdis, kad tos varam veikt, ir tikai nākamais sasaukums. Pēc tam jau būs pavēlu. Labi, tad uz šī fona sabiedrībā ir tāds šobrīd ļoti populārs vārds, fobija
homofobija. Ko tu vari par šo pastāstīt, kā ar to tiek manipulēts un es uzskatu psiholoģiski spiests uz cilvēkiem, ja, ka tu principā nedrīkst būt citādāks viedoklis, jo tad tu, protams, esi homofobs. Par šo arī tu esi mazliet iedziļinājies pastāst, ko tu domā un ko tu esi sapratis. Tas ir ļoti interesants. Tas ir ļoti interesanti, jā. Es personīgi neesmu piedzīvojis tos smagākos padomu laikus, bet lasot vēstures grāmatas, es velku savu veidu analoģijas. Es saskatu savu veidu analoģijas. Jā, piekrītu. Jo es esmu piedzīvojies un es tev absolūti piekrītu. Jā. Es esmu dzīvojis 87. gadā, tā kā apzinīgā vecumā es jau dzīvoju brīvā Latvijā. Nav tik radikāli, bet principā psiholoģija ir viens pret vienu. Ir ļoti līdzīgi, jo tas tiek pasniegts apmēram tā, ka vai nu jūs mani mīlat, vai arī jūs esat homofobs. Tā kā līdzīgi kā bija Staļina laikā, vai nu mani 100% atbalstat, vai guloks. Jā, es saku, nav tik radikāli, bet principā, jā, psiholoģija ir viens pret vienu. Nesen lasīju sociālā darba vārnīcā definīciju vārdam homofobija. Un sociālā darba vārnīcā tas tiek definēts kā negatīva, pat naidīga attieksme pret homoseksualitāti un homoseksualitāti atbalstošiem pasākumiem. Piemēram, praidu. Tātad negatīva attieksme pret praidu. Ja tev var būt tikai negatīva attieksme pret praidu, tev viņš var nepatikt. Tev nepatīk tas, ka kaut vai ielas tiek aizslēgtas, vai tev nepatīk, ka tev bērniem jāskatās ir uz pusplikiem vīriešiem kleitās. Jā. Tu jau esi homofobs. Apakšveļā. Apakšveļā. Kleitā vēl būtu ok. Tu jau skaities homofobs. Jā. Nebūtu kleitā ok. Ja. Nē, tādā ziņā, ka tas nebūtu kails. Tādā ziņā, ka tas nebūtu kails. Tevi jau sauc par homofobu. Tieši pirms šī pēdējā praidā es vienā mēdījā vēl izlasīju vienu žurnālistu pārspriedumu par homofobiju. Viņš bija iedalījis dažādus homofobu tipus. Un kas man jau ir sadalīti jau vairāk, jā. Un kas man likās visuzjautrinošākais ir tas, ka bija arī homofobi starp gejiem. Tātad homofobi starp gejiem, tātad tie ir tie, kas neatbalsta transpersonas. Ja? Tikko kā gejs, kurš ir homoseksuāls, neatbalsta transpersonas, viņš tiek ielikts homofobu ailītē. Ja? Man liekas, ka jau mazliet jau aiziet kaut kādā konkrētā hausā. Kā jau es sākotnēji teicu, tātad tas uzstādījums ir tāds, ka vai nu jūs mūs mīlat, vai jūs esat homofobs. Ja? Un kas ir vēl interesanti, pēc empiriskiem novērojumiem liberāli domājošiem cilvēkiem ir vēl viena tāda interesanta pārliecība, ka visiem viņi ir jāmīl, bet viņi drīkst nicināt citus. Tā kā konservatīviem ir jāmīl liberāļi, bet liberāļi drīkst nicināt konservatīvos. Un ja mēs esam neitrāli, pieņemsim, man ir viena alga, ļoti liela daļa sabiedrības saka, man ir viena alga, ko viņš dara mājās. Tad es arī esmu homofobs. Tieši tā, tu neatbalsti. Tie cilvēki, kas... Jā, ja tu neatbalsti viņus, tu esi homofobs. Ok. Labi. Tāds šobrīd ir tā, lai cik tas būtu absurdi. Diemžēl tāda ir tā šābrīd situācija un šādi tiek programmēti cilvēki. Tas ir, jā, man liekas, ka mēs kaut kā tiešām diezgan strauji tuvojamies kaut kādai katastrofai, kur, teiksim, cilvēka dzimums tiek iznīcināts, tu neesi nekas, tu vari būt arī viss kaut kas vienlaicīgi, pat dzīvnieciņš, ja? Tā ir vēl cita kategorija. Tā ir vēl trakāk, tik dziļi neiesim šodien, jā, bet kā tev liekas, cik mēs Latvijā esam, cik tuvu mēs esam šai katastrofai, kad cilvēks jau vairs īsti nezinās, kas viņš ir, un bērniem cieņpilna dzimuma maiņa, kas man liekas ir vispār kaut kas jau līdzinās manā skatījumā, manā personīgajā skatījumā jau kaut kādām noziedzīgām idejām. Pret mazu bērnu, kurš nav spējīgs pats pieņemt lēmumus. Es teiktu tā, ka mēs esam bīstami tuvu. Kā jau es iepriekš teicu, ka mēs darīt kaut ko varam vēl tikai nākamā saimnes sasaukuma laikā. Bet to, cik tuvu mēs tam esam, tas laiks, ja mēs atgriežamies pie iepriekšējās tēmas, tas laiks no partnerattiecību reģistrēšanas līdz laulībām ar katru gadu saīsinās. Ja sākotnēji tie bija 15, 20 gadi, tad šobrīd mēs esam līdz 8 gadiem. Vēl pēc 2 gadiem varbūt tie jau būs 6, 5 gadi. Mums ir lieliski iespēja šobrīd paskatīties nākotnē.
Jā. Jo ar visiem šiem jautājumiem, kas ir saistīti gan ar imigrāciju, gan arī ar šo jautājumu, mēs varam paskatīties 10 gadus tālā nākotnē, paskatoties uz notikumiem šobrīd vecajā Eiropā. Paskatāmies uz notikumiem Lielbritānijā, paskatāmies uz notikumiem Vācijā, kaut arī tajās pašās Amerikas Savienotās valstīs, kas nav Eiropa. Pie mums šis viss nonāk apmēram ar 10 gadu nobīdi. Tam par iemeslu ir arī 50 gadus ilgusī Padomju Savienības okupācija. Mēs varam redzēt to, kas mūs sagaida pēc 10, iespējams mazāk gadiem, tikai paskatoties uz to, kas notiek šobrīd vecajā Eiropā. Un mēs redzam, kas tur notiek. Tas ir līdzīgi tā kā ar imigrāciju. Jā? Mēs varam redzēt, es šodien skatījos sociālos medijos, 2 vīriešu geju pāris bija adoptējis puisīti, un tas puisītis principā ir seksuāli izmantots līdz nāvei. Tas nav tikai viens tāds gadījums, tāda ir diezgan daudz. Protams, ka pretība ļaus, ka tas ir tikai individuāla situācija un tas ir noziedzīgs nodarījums. Tas vienmēr ir komentārs tāds, bet tādu gadījumu ir daudz. Tā īsā atbilde būtu, ka katastrofai mēs esam viena sasaukuma laikā. Viena sasaukuma laikā mēs varam nonākt līdz neatgriezeniskām sekām. Kur tu savas dzīves laikā esi guvis šo konservatīvo pārliecību, skatījumu, redzējumu uz dzīvi, pasaules uztveri? Jā, pirms kaut kādiem 10 gadiem, man liekas, es pat nespēju iedomāties to, ka man patiešām būs jāskaidro cilvēkiem, kas ir vīrietis un kas ir sieviete, un kad sieviete nevar būt vīrietis un vīrietis nevar būt sieviete. Tikai tāpēc, ka viņš tā ir iedomājies. Tas, jā. Savu konservatīvu pārliecību es esmu iegūst no dabas. Es pats esmu dabas cilvēks. Cilvēki atpūšās dažādi. Un ja man ir brīvs laiks, tad es to pavadu dabā. Mana visperfektākā nedēļas nogala ir tad, kad es zinu, ka man nav nedēļas nogalā nekas jādara. Es varu paņemt savu mugursomu, es paņemu savu telti un es eju, kur acis rāda. Man patīk vienkārši aiziet uz autoostu, apskatīties autobusu maršruts tuvākajā, iekāpt autobusā, braukt vienā vietā, vienkārši izkāpt ārā un iet iekšā mežā. Tāds ir mans hobijs un tā es pavadu savu laiku. Un, jā, savu konservatīvu pārliecību es esmu iegūs no dabas, jo daba visu ir sakārtojusi. Jo jebkura dzīva organisma pamata instinkts ir veidot nākamo paudzi. Un, ja dzīvam organismam ir nepieciešams savas sugas pretējā dzimuma pārstāvs līdzveidot nākamo paudzi, bet viņš izvēlās savu dzīvumu pārstāvu, tad tā ir anomālija. Līdz ar to, jā, kā jau es teicu, no dabas es iegūstu konservatīvu pārliecību. Jāni, pēdējais jautājums tev šodien. Ko tu novēlētu Latvijai, latviešiem, Latvijas iedzīvotājiem? Īsa atbilde būs pacietība. Izskaidrošu tagad garāk. Pacietība, tieši tā. Izskaidrošu garāk. Es nesen izlasīju mūsu premjera amata kandidāta Raivis Zeltīta sarakstīto grāmatu par nepelnīti aizmirsto latviešu filozofu Paulu Jureviču. Un tur bija tāds fragments, ļoti interesants, kā konservatīvo domātāju uzdevums patiesībā mūsdienās ir ārkārtīgi sarežģīts. Jo viņam ir jāpaskaidro, intelektuāli jāpaskaidro sabiedrībai lietas, kas visos laikmetos, visā pasaulē ir bijušas pavisam normāls un pašsaprotams. Tāpēc tā ir pacietība, ko es vēlos novēlēt visiem latviešu cilvēkiem. Pacietību, nepaceltā balsī, skaidrot šīs pavisam pašsaprotamās lietas cilvēkiem, kuri ir apmaldījušies. Jo mēs nedrīkstam uz viņiem dusmoties. Mēs nedrīkstam dusmoties uz to, ka cilvēks ir apmaldījies. Tas ir tāpat, kā mēs nedusmojamies uz bērnu, ja viņš saslimst. Tā gadās, tā notiek. Tāpēc mums ir jābruņojas ar pacietību, mums ir jāskaidro un vēlreiz jāskaidro. Jo mums cilvēkiem ir jāsaprot, ka konservatīvās vērtības, viņas nav modernas. Tā ir vissenākā pastāvošā kārtība uz zemeslodes, bet tā ir vienīgā, kas nodrošina dzīvību šīs zemeslodes. Jā. Paldies tev, Jāni. Ļoti izsmeļoši, plaši izskaidrojušos jautājumus. Tiekamies nākamreiz kādā citā sarunā. Paldies! Paldies!